Martial arts. Oļeg, jūs uzskata par cīņu mākslas aizsācēju mūsu valstī. Sakiet, kā jūs sākāt nodarboties ar cīņu mākslām? Viss sākās ar karate attīstību, pēc tam ušu kung fu un aikido. Pirmais pat nebija karate, bet gan džiu-džitsu. Pēc aikido es sāku attīstīt hapkido, kas ir korejoša cīņas māksla. Kad šie cīņas veidi Latvijā guva attīstību labā līmenī, es atgriezos pie baltu slāvu tradīcijām, un tagad šis produkts izskatās diezgan interesanti, kuru es tagad saucu par kolo. Un tā, ņemot vērā jūsu lielo pieredzi austrumu cīņās, sakiet, kāda ir jūsu attieksme pret sacensībām, kas ļauj sacensties dažādiem cīņu pārstāvjiem? Tā ir laba ideja. Tā apvieno visus veidus un stilus. Vispār jau eksistē tikai viena cīņas māksla. Vispārējais ir tikai dažādi veidi, un tas, ka tiek organizētas šādas sacensības, ir ļoti labi. Vai kolo sistēmā ir sacensības? Kolo sistēmā tas tiek plānots. Kolo ir tradicionāla sistēma, un tur nav aizliegtu darbību, bet sacensībās daudz kas tiek aizliegts. Vai var būt tā, ka jūsu audzēkņi piedalīsies šāda veida sacensībās? Es domāju, ka dotajā etapā diez vai, jo, kā jau es teicu, sacensības daudz ko aizliedz, bet turpmāk droši vien, ka tā būs. Kolo sistēmas autors sastādītājs Oļegs Nopčenko pastāvīgi atzīmē, ka tā nav jauna cīņas māksla, bet sintēze, baltu slāvu tradīciju mūsdienu iemiesojums, kurš iekļaus sevī nevienu sporta un kājas tehniku, nodarbības ar dažādu veidu ieročiem, bet arī tautas medicīnu, tradicionālo masāžu, jogu un citas fiziskās un psihiskās veselības nostiprināšanas metodes. Tikko tika demonstrēti formālie vingrinājumi ar zobeni, bet tagad Oļega Nopčenka audzēkņi rāda bāzes iestrādes no dažādu veidu uzbrukumiem. Šīs iestrādes pamatmoments ir nepretošanās spēkam, pretinieka kustību turpināšana jums vēlamā virzienā, kuru nobeigumā ir dažādi metieni, sāp paņēmieni un žņaukšanas satvērieni.